Milzu rinda pie telts, kur par brīvu dala vairāk kārt izmantojamos alkometrus, liecina, ka alus kaus Jāņos nebūs tukši. Lūdzu, es skatos, šodien ir ļoti liela aktivitāte. Visiem gribās uz Jāņiem netikt pieķertiem, ja? Tas ir kaut kas interesants. Gluži tāpat pie alkometra netikt. Ir jāizpilda anketa, kurā jānorāda, vai ir gadījies braukt reibumā. Jūs anketā bijāt tāds vaisirdīgs un atzināties? Es vienkārši neesmu liekulis kā pārējie, ja teiksim. Es domāju, ka 99% ir braukuši tā apzināti vai nē. Ja. Man izbrīna īstenībā, ka arī daudz sievietes bija. Daudz teica, ka sievietes ir vairāk apzinīgākas, vairāk it kā vīrieši, dzerot, sēžot pie stūras, bet īstenībā tā nav. Kad īstenībā, jā, tieši arī sieviete. Daži dāvani jau tūdaļ lika lietā un pārbaudīja, cik galva skaidra. Es uzpūšu. Iedegās šitā, tas nozīmē to, ka es esmu pudeli aliņu izdzērs, ja uzrādās 0,002 promiles. Tikko iedzērāt? Vai jau pirms laiciņa? Pirms stundas, puslitra stipro. Jums ir neviens tas alkometrs. Jā, kam tie pārējie domā? Tie maniem 2 brāļiem. Tomēr viņi arī uz autobusiem strādā. Nevar tā, taču viņus atstāt nelaimē. Varbūt zin, kā kāds līgotājs pasažieris uzsienā viņus ar aliņu, teiksim, jā, un novēl labu līgo. Kā tas viņus nelaimē atstājuši? Viņiem iedošana, lūdzu, ņem alkometru. Ar šādu sociālu akciju Latvijas alkohola ražotāju un tirgotāju apvienība iestājas par saprātīgu alkohola lietošanu svētkos, aicina šoferus būt atbildīgiem. Gan jāpasvin, gan jāpabrauc. Tāpēc ir tāda vēlme. Tomēr nevar tikai pasvinēt un nebraukt. Bet strādāt arī vajag. Kam jums nepieciešams šis alkometrs? Tāpēc, ka, gribās zināt, ka draugi iznāk no manas mājas un sēžas uz mašīnu. Un ko tur? Jūs kā namamāte vispirms liksiet uzpūst. Jā, kattāds. Vai tagad viss ir beidzies? Viss ir būs. Jā, palikam viņš. Cerējām, ka būs iespēja pārbaudīt ciemiņiem alkohola līmeni, ja viņi gribēs sēsties pie stūras. Nekā? Es tā ievēroju, ka visi, kuriem mēs jautājam, visi tikai par tiem ciemiņiem rūpējas. It kā pašiem... Paši mēs paliekam mājās gulēt. Bet ir cilvēki, kuri negrib pārnakšņot palikt un saka, brauks pie stūras. Alkometrs bija paredzēts dalīt 3 stundas. Tie pazuda 20 minūšu laikā. Dāna Albrehta un Aivars Bautmans, LNT.